Mīļais meitenes, sveicināts! Un šodien es gribu padalīties ar pašapziņas stiprināšanas ļoti svarīgiem punktiem. Var teikt, ka tas ir aktuālais šī gada apkopojums, kur es došu jums 11 ļoti konkrētus punktus, ko darīt, ko saprast, lai vairot mīlestību pret sevi, lai praktizētu mīlošu attieksmi pret sevi un rūpēties par sevi emocionāli un mentāli. Jo mēs zinām, ka ja iekšā ir mīlestības trūkums, ja iekšā ir mīlestības deficīts, tad uz jebkādu deficītu arī pasaule dos mums deficītu. Ja iekšā mīlestības trauka ir 0, tad vienalga, cik tajā mīlestības traukā kāds no malas dos mums to mīlestību un liks iekšā tajā tukšā traukā, parasta matemātikā. Vienalga kādu cipuru, ja mēs reizināsim ar 0, sanāks 0. Un arī ne tikai pieņemt mīlestību mēs nevarēsim, ja mūsos tā mīlestība pret sevi nav, bet arī dot mīlestību. Jo arī mēs ļoti labi zinām, ka mēs varam dot tikai to, kas ir mums pašiem. Tāpēc tik svarīgi ik pa laikam uztaisīt tādu inventarizāciju, cik es mīlu sevi, cik es piekopju mīlestības rituālus pret sevi, tāpēc aktuālāka informācija, svaigāks apkopojums, ķeramies klāt un aiziet. Un pirmais punkts, ar ko es gribu sākt. Pirmais punkts ir par kritiku. Noteikti visi jau zina, ka kritizēt sevi ir slikti, bet varbūt kāds vēl šaubās par to, vai tiešām tas ir slikti. Un šodien es gribu padalīties ar pasaules pētījumiem. No 2000 līdz 2017. gadam pasaule gan Amerikā, gan Kanādā, gan Lielbritānijā, gan Spānijā, gan Japāna ir veikti 5 ļoti lieli pētījumi ar mērķi noskaidrot, kā kritika ietekmē cilvēku, kā kritika ietekmē cilvēka motivāciju, cilvēku spēju mācīties, cilvēku darba spēju, kā kritika ietekmē biznesa sfērā, attīstībā, un visi šie pētījumi saka mums vienu, ka kritika degradē cilvēku, un cits alternatīvs viedoklis nav. Un tā paškritika, kad sevi iekšā es kritizēju par to, ka man nav izdevies kaut kas ļoti labi, par to, ka es slikti izskatos, kaut ko ne tā es izdarīju. Visa tā paškritika demotivē, degradē, un citiem vārdiem man gribas teikt, ka tas ir mazohisms, kritizēt sevi ir mazohisms, jo kritika un izaugsme, kritika un iedvesma, tas ir divas pretējas lietas. Un tur, kur ir kritika, tur nav mīlestības, tur nav izaugsmes, tur nav attīstības, tur ir mīrusi teritorija. Un tur, kur ir mīlestība, iedvesma, izaugsme, tur nav kritikas. Tas ir divi pretpoli. Nekad nevar būt kopā. Tāpēc, ja jūs vēl kritizējat savus bērnus, kritizējat sevi, kritizējat savus vīrus, lūdzu, beidziet to darīt tūliņ pat. Jo mūsdienas šodien 2024. gadā kritizēt sevi, tas ir tas pats, kā bērni spēli aiztais acis, un tad es domāju, ka manis nav. Bet ticēt, ka kritika ir kaut kas labvēlīgs, tas pats, ka ticēt, ka ja es aiztaisīšu acis, neviens mani neredz. Vai tas pats, kā ticēt, ka man zem gultas dzīvo kaut kāds bubulis, vai kā tur viņu sauc. Tas ir, es teiktu, ka tas ir viens un tas pats, jo tas, kā kritika degradē, tas, kā kritika nav nekas labs, bet pretēji. Kritizēt sevi, kritizēt līdzcilvēku ir ļoti slikti. Un tas ir pierādīts. Un tas ir pierādīts un Eiropā, un Kanādā, un Amerikā, un
Japānā lielos biznesa korporācijas ir veikti šie pētījumi, un Cambridge universitāte ir veikti šie pētījumi. Tāpēc es domāju, ka mēs pilnīgi mierīgi varam paļauties uz šiem rezultātiem. Bet tad jūs man teiksiet, Anna, bet taču ir vēl konstruktīva kritika. Kā konstruktīva kritika, ka cilvēkam ir jāmāk pieņemt kritiku? Un es jums teikšu, jā, mīļie, eksistē arī konstruktīva kritika, bet mums jāsaprot, kas ir tā konstruktīva kritika. Un atkal es gribu atsaukties uz tiem pētījumiem, un šie pētījumi arī apstiprina, arī saka to pašu, ka jā, konstruktīva kritika ir labvēlīga. Un tad paskatāmies, kas īsti ir tā konstruktīva kritika, un tie ir 5 punkti. Es speciāli sev pierakstīju un tagad jums pastāstīšu, lai neko nepalaist garām, jo tas ir ļoti svarīgi. Tā, skatāmies, kas ir konstruktīva kritika. Pirmais punkts – atzīt to, ka cilvēks cenšas. Tad pieņemsim, kad es gribu kaut kādu magistra darbu uzrakstīt, ja? Un man tur ir kļūdas, un manu darbu nepieņem. Tad man pirmam kārtām vajag pateikt sev, kāda tu mācīt, ka tu ieguldīji savu laiku. Es zinu, es redzu, ka tu centies. Es redzu, cik ļoti daudz savas uzmanības tu tajā esi ieguldījusi. Es redzu, ka tu centies. Un tā kā atzīt to, ka cilvēks cenšas, vai tad, kad to pašu mēs varam vērst uz līdzcilvēkiem, uz vīru, uz bērniem. Atzīt, jā, es redzu, ka tu biji gribējis kā labāk, kad vīrs tur atnes mājās kaut kādu pārtiku, ko tu neēdi, bet viņš centās, viņš ieguldīja savu laiku, ir bijis veikalā, mēģināja tevi iepriecināt. Jā, nesanāca, bet atzīt to, kā cilvēks cenšas. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts. Konkretizēt, ko iespējams varētu uzlabot šajā situācijā. Tu zini, būtu forši, ja nākamreiz tu nopirksi arī šo, pienu krējumu, man ļoti šīs garšo. Nākamreiz tu varētu iespējams vēl to pamēģināt. Nākamreiz tu iespējams varētu vēl vairāk laika veltīt savam magistra darbam vai vēl kaut kam. Konkretizēt, ko varētu uzlabot. Trešais punkts – piedāvāt konkrētu risinājumu. Tā kā tās, kurš atļaujas dot tev savu konstruktīvu kritiku, vai tu pati savu gribi dot konstruktīvu kritiku, tad lūdzu piedāvā konkrētu risinājumu, kā šo uzlabot. Konkrēti piemēri 1, 2, 3, bet ļoti precīzi. 4. punkts – atbalsts. Tad, kad tu dod atbalstu, es atbalstu tevi, ja tev ir vajadzīga manā palīdzība, ja kas, es esmu šeit, es esmu līdzās, es esmu tev, es esmu gatava atnākt un vai gatavs atbalstīt, palīdzēt tev, tad, kad tev tas būs vajadzīgs. Un 5. punkts, te ir atpakaļsaiti par stiprām pusēm. Bet es pamanīju, ka tu to darīji. Es pamanīju, ka tev ļoti labi padodas eksperimenti, ka tev ļoti labi padodas analizēt informāciju, kā tev brīnišķīgi sanāk radoši izpausties. Es pamanīju, ka darot šo lietu, par ko es tev dodu savu konstruktīvo kritiku, tu esi pielietojis kādas citas savas stipras puses. Jā, kaut kas tev nebija sanācis, bet kaut kas tev sanāca tajā visā ļoti labi. Un es to pamanu, un es to ar vārdiem izceļu un dodu tev savu uzslavu par to, dodu tev savu atpakaļsaiti par tavām stiprām pusēm. Mīļie, tā ir konstruktīva kritika. Kā jums tas izskatās? Man tas izskatās pēc
tāda pēc iedvesmas mirkļa, ja kāds dotu tādu konstruktīvo kritiku man, lūdzu, dariet to katru dienu, jo tas ir kaut kas ļoti patīkams. Un ja kāds kritizē tavu darbu un saka, tas izdarīts slikti, objektīvi, kā izdarīts slikti, paskaties pati, taču visi cilvēki saka, ka tas ir slikti. Ja tas cilvēks nebija pateicis tev, ka tu centies, nebija konkretizējis, ko iespējams varētu izmainīt, nebija piedāvājis konkrētu risinājumu, nebija piedāvājis savu atbalstu un nebija devis tev atpakaļ saiti par tavām stiprām pusēm, tad tā nav. Tā nevar skaitīties konstruktīva kritika. Tā ir parasta, visvienkāršāka kritika. Un ja vēl cilvēks saka, visi tā domā, kuri visi, tad gribās pateikt, lūdzu, uzskaiti vārdus, kuri ir tie visi, jo noteikti Āfrikā kaut kādi cilvēki, kuri dzīvo mazā ciematiņā, nepieder pie tās kompānijas, kam nepatīk tavs darbs. Tāpēc, kuri ir tie visi? Tas ir ļoti, ļoti liels jautājums. Un, ja tā ir parasta kritika, tad tā degradē tevi. Un tas, kas apvieno visus tos pētījumus, tāds kopīgs secinājums, ka kritika iznīcina motivāciju. A motivācija ir iedvesma. A iedvesma tā ir vispār vēlme dzīvot. Tāpēc no kritikas līdz apātija, līdz cilvēks pazaudē prieku dzīvot, interesi dzīvot, dzirksteli dzīvot, viens solis. Un tagad mēs vairāk izskatījām, cik ļoti ir destruktīva tā kritika, kura vērsta no ārpuses tev. Bet iedomājies, bieži vien cilvēki to izmanto uz sevi. Viņi mēģina ar kritiku motivēt sevi. Bet tā tas nestrādā. Un es ļoti ceru, ka tev izdevās attiecināt visu teikto uz sevi, ļoti stipri par to aizdomāties un izdarīt pareizus secinājumus. Un tagad ķeramies klāt pie otrā punkta. Un otrais punkts ir mūsu attieksme pret kļūdām. Un šeit ļoti būtiski man tev atgādināt, ka dzīve nav eksāmens. Un es pēc saviem klientiem, ar ko strādāju individuāli, ļoti bieži pamanu, ka tieši iemesls, kāpēc cilvēks nedara, kāpēc cilvēks baidās darīt, tūlīt būs 8 ekrānā, kāpēc cilvēks iesaldējās savā dzīvē un nemēģina, neiet jaunās attiecības, jaunā darbā, dzīvo kā nedzīvs. Kāpēc tā notiek? Jo šķiet, ja es atkal kļūdīšos, ja es kaut ko izdarīšu, un atkal nesanāks, un atkal rezultāts man nepatiks. Bet, mīļie, dzīve nekad nav eksāmens, un tu drīksti mēģināt tik reižu, kamēr tev patiks rezultāts. Neviens nekad nesēž un nepieņem tev to eksāmenu. Tāpēc dzīvojam, eksperimentējam, un nākamā vēl ļoti svarīga doma, ka tava pagātne neraksturo tevi. Tevi raksturo tikai tavi sapņi. Un pagātne nevienu mirkli neraksturo tevi. Tevi raksturo to, ko tu esi izsecinājusi, ko tu esi paņēmusi no tām kļūdām, no savas pagātnes. Un uz kurieni to ej tālāk? Virziens uz priekšu tevi raksturo. Un virzienu uz priekšu dod tikai tavi sapņi. Tikai tavi sapņi nosaka, kur tu būsi rīt. Un kāda tu esi, un kāds tu esi. Tāpēc
dzīve nav eksāmens, gribas man vēlreiz to atkārtot. Un kļūdas vispār neeksistē, ir tikai eksperimenta rezultāts. Un vai tev patīk šis rezultāts, vai tev nepatīk šis rezultāts? Ja tev patīk šis rezultāts, tad tu paņem to sev un liec klāt kā tādu svarīgu sastāvdaļu no taviem sapņiem. Un ja tev nepatīk rezultāts, tas arī rezultāts. Jo tikai pateicoties tam, kā ir naids, tu zini, kas ir mīlestība. Tikai pateicoties tam, kā ir nakts, tu zini, kas ir diena. Un tāpēc mums svarīgi eksperimentēt, lai mums būtu tā izvēle. Jo šeit tā paredzēts, ka cilvēkiem ir izvēle. Mēs varam izvēlēties savu ceļu, mēs varam izvēlēties, ko mīlēt, mēs varam izvēlēties, ko iet un ko piedzīvot, kur iet un ko piedzīvot. Bet ja viss būtu tikai balts, viss būtu tikai labs, viss būtu tikai glūts, tad mums nebūtu izvēle. Būtu tikai viens, tikai balts. Ja, tāpēc pasaule ir duāla, pasaule ir krāsaina, lai mēs varam izvēlēties. Lai mēs varam būt brīvi savā izvēlē. Tāpēc dzīve nav eksāmens. Tava pagātne neraksturo tevi, tevi raksturo tikai tavi sapņi. Un kļūda nav, ir tikai eksperimenta rezultāts. Tā, to es gribēju tev atgādināt un iedrošināt. Un tagad ķeramies klāt pie 3. punkta. Un 3. punkts ir par to, lai tiekties uz to, lai katra darbībā vienādības zīme ir mīlestība. Iedomājies, kāda būtu dzīve, ja absolūti viss, ko tu dari, viss, pilnīgi viss. Un tas būtu, sākot ar to, cikos tu celies no rīta, kā tu gatavo zupu, kā tu strādā, ar ko tu komunicē, uz kurieni tu brauc ciemos, ko tu velc mugurā, ko tu saki savam mīram. Pilnīgi viss būtu tikai no brīvas gribas un ar mīlestību. Un nekas nebūtu no pienākuma sajūtas. Savā klubā par attiecību un manifestāciju es ļoti daudz par to runāju. Runāju par to, ka tur, kur ir pienākuma sajūta, tur nav mīlestība. Tāpatās, kā mēs runājam, ka kopā kritika nevar eksistēt ar pašizaugsmu, tad arī mīlestība nevar eksistēt ar pienākuma sajūtu. Es vienu un to pašu darbību varu darīt vai nu ar pienākuma sajūtas, jo vajag. Ko nozīmē vajag? Tas nozīmē, ka kāds vērtēs, kāds pieprasīs, kāds prasīs atskaitīties. Un iespējams tas, kurš prasīs, būšu es pati. Es pati pieprasīšu no sevis. Un tad, kad tā darbība ir no pienākuma sajūtas, tajā mirklī tur nav vieta mīlestība. Un to pašu darbību es varu darīt no savas brīvas gribas un mīlestības. Tas piemērs apciemot vecvecākus, kuri dzīvo kaut kur tālu un jābrauc tālu. Un varbūt nav tam laika. Un tad tu domā, man ir pienākums apciemot manus vecākus, ja viņi jau ir gados, viņi ilgojas pēc manis, un es braucu un veidīšu dāvanas, jo man ir tāds pienākums. Bet pasaki, lūdzu, vai ja tev nebūtu tāda pienākuma, ja neviens nevērtē, sabiedrība uz tevi neskatās, neviens nevērtē, vai tu brauktu? Vai tu brauktu? Un, protams, ja tu mīli, tu atbildēsi jā. Protams, ka es brauktu, jo es taču mīlu.
Es ļoti ceru, ka ar šo mazu piemēru man izdevās atspoguļot to ļoti, ļoti lielu gudrību, ka vienu un to pašu darbību var darīt vai ar pienākumu, vai ar mīlestību. Un ja tu pavērosi sevi, tu ieraudzīsi, ka kopā nevar. Tāpēc viens no ļoti svarīgiem momentiem, ko mēs darām ar sievietēm, kad uzlabojam attiecības, kad mēs tiecamies uz mīlošām, emocionāli tuvam attiecībām, mēs atbrīvojam savu dzīvi, savu ikdienu no tiem pienākumiem. Tas ir process, tā nav viena diena, tas ir vairākas lekcijas klubā par to, bet tas ir iespējams. Un atverās pavisam cita garša, ne tikai attiecībām, bet arī sadzīvei. Tā ikdiena, tā sadzīve kļūst patīkama, baudama. Tāpēc šis punkts, šo punktu es nosaucu tiekties uz to, lai katra mana darbība ir vienadības zīme, mīlestība, jo tas nav viegli, bet tas ir iespējams. Un es varu ar gandarījumu secināt, ka man jau 3. gadu sanāk. Tā kā sanāk patiešām, ka katra mana darbība ir ar mīlestību. Un arī šo video es ierakstu jums ar mīlestību. Un tad, kad pabeigšu šo video, iešu vīru sagaidīt ar mīlestību. Visu daru ar mīlestību. Un tā ir fantastiska laime. Tāpēc nosaucu to kā 3. punktu. Un tagad turpinam, ķeramies klāt pie 4. punkta. Un 4. punktu es nosaucu tā. Atzīt savu ģenialitāti. Kas vispār ir ģenialitāte? Un tad, kad arī klubā mēs runājām par to, kā iedvesmot savu vīrieti uz lielāko bagātību, labklājību, izaugsmi, tas bija pats pirmais punkts. Atrast sava vīrieša ģenialitāti. Un šeit, runājot par mīlestību pret sevi, par pašapziņu, man gribas atkal runāt par šo punktu, tikai vērst to uz sevim. Vajag atrast savu ģenialitāti, savu unikalitāti. Kas ir ģenialitāte manā redzējumā? Kā es to redzu? Es to redzu kā ļoti skaistu, unikālu, neatkārtojumu, tādu tā kā rakstu, tādu ziediņu, sniegpārsliņu. Ja saka, ka pasaulē neeksistē divas vienādas sniegpārsliņas, ka katra sniegpārsliņa ir unikāla un neatkārtojas. Un manā redzējumā arī katrs cilvēks ir tāds. Un katram cilvēkam ir sava ģenialitāte absolūti neatkārtojama. Un tā sastāv, ja tagad man gribās to salīdzināt ar skaistu ziediņu. Un ziediņam ir ziedlāpiņas. Un katrs tavs talants, katra tava prasme, katra tava kvalitāte, īpašība, dotība un kopā tas apvienojās skaistā, unikālā rakstā. Un tava ģenialitāte slēpjas tieši tajā punktā, kur visas tas īpašības, kvalitātes, dotības, talanti, prasmes savienojās. Tieši tajā savienojuma punktā. Un tas ir ļoti skaists darbiņš sevi izzināt tādā veidā un atrast, ka jā, tā kādā rakstā man savienojas mani talanti, manas prasmes, tā nav nevienam, un tas ir ļoti skaisti, un tas ir ļoti vērtīgi. Pat var uzzīmēt to ziediņu un ka tādu savu personīgo, savas ģenialitātes mandulu izveidot.
ļoti smalki, detalizēti, precīzi. Es par to biju pastāstījusi pašā pirmā lekcija par to, kā iedvesmot uz bagātību. Nākamais punkts, 5. Un 5. punkts skan tā, ticēt sev. Un šeit es gribu pateikt kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Tu vari neticēt, ka tavi sapņi ir iespējami. Tu vari neticēt, ka tev pietiks resursi. Tu vari neticēt, ka tu atradīsi ideālo vīrieti vai sievieti. Tu vari neticēt, ka tu nopelnīsi pietiekoši daudz naudas. Tu vari neticēt, ka tu kādreiz skatīsies spogulī un redzēsi skaistumu. Tu vari neticēt, tu vari nekam neticēt. Tu vari nekam neticēt. Tu vari neticēt, ka eksistē Dievs, visums. Tu vari neticēt pilnīgi nekam. Bet tu nevari neticēt sev. Tu nevari neticēt sev. Jo ja tu tici sev, viss var būt neiespējams. Bet ja tu tici sev, tad tu zini, ka šodien vai rīt, vai varbūt pārīt, tā vai šitā, bet tu sasniegsi vēlamo, tu dabūsi vēlamo. Un tas ir par ticību sev. Visi apstākļi var neatbalstīt tevi, bet ja tu tici sev, tad visa pasaule sadosies rokās, lai tev izdodas. Jo tad, kad tu tici sev, tu esi redzamā. Pasaule redz tevi, pasaule dzird tevi. Bet ja tu netici sev, tas pats, ka tevis nav. Tāpēc tici sev. Lūdzu, tici sev. Un dodamies tālāk. Man vienmēr saviļņo runāt par cilvēku spēku, jo es redzu cilvēku kā ļoti lielu, ļoti varenu. Es redzu, ka cilvēks var ļoti daudz. Ļoti daudz. Un daudz vairāk nekā viņš pats domā, ka var. Tāpēc es ticu tev un lūdzu tu arī tici sev. Nu labi, ķeramies klāt pie nākamā punkta un nākamais punkts 6. Un nosaucu es to punktu tā, dot sev un prasīt, jo ir nevis nav. Tūlīt atšifrēšu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dot sev un prasīt, jo man ir. Jo kaut kas man ir, nevis deficīts, nevis man nav. Atkal par to nulli. Ja man nav, tad neviens neko negrib man dot. Pirmkārt, es pati un jau visu pārējo. Kā tas ir, jo man ir? Meitenes, kas kādreiz gāja uz mūzes prakses pie manis, ļoti labi atcerās šo piemēru, vienmēr bija stāstījusi par to, kā paprasīt mīļotajam jaunu kleitiņu. Ja es prasīšu no deficīta, pieņemsim, mīļais, man vajag jaunu kleitiņu, jo man nav ko vilkt, visas kleitas man neder, nav mode, paskaties, man nekā nav. Un tad mēs pat taisījām grupā tādu eksperimentu ar meitenēm. Vai tevi dzimst iedvesmā dāvināt vai pirkt kleitu? Nē, gribas pretoties, gribas argumentēt pretī, ka nē, kā tev nav kleitas, paskaties, pilns skapis, tad uzvelc kaut ko, ja? Bet tād, kad sieviete prasa no pārpilnības sajūtas,
paskaties, kāds man skaists ķermenis. Un šim skaistam ķermenim vajag jaunu kleitu. Un tā jau ir pavisam citā enerģija. Un uz to, ka man ir, gribas dot. Un arī man gribas pieņemsim fantastisku relaksējošu masāžu. Ne tāpēc, ka es esmu nogurusi, tik daudz biju strādājusi, bet tāpēc, ka atkal man ir šis skaists ķermenis un to vajag izmasēt. Un tāpēc, kā es tagad tā pakustinu kaklu un šeit tik patīkami stiepjās. Un šeit tik patīkami stiepjās. Un iedomājies, ja būs masāža, tad šī patīkama sajūta būs vēl plašāka, ja kāds vēl tur man starp laptiņām pamasē. Un arī man vajag, jo man jau ir tā patīkama sajūta. Es tā stiepju un man tā patīkama sajūta ir šeit. Bet, kad būs masāža, man tā patīkama sajūta būs vēl tur un vēl tur un vēl tur. Tā kā ceru, ka šie piemēri palīdzēja saprast, nokirt manu domu, dot sev un prasīt kādam citam, jo ir, nevis jo nav. No pārpilnības sajūtas, nevis no deficīta. Zini tādu izteicienu, kur ir, tur rodas. Nu, tas ir par šo izteicienu kāds ļoti, ļoti gudrais teicis, laikam. Ok, un mēs ķeramies klāt pie 7. punkta. 7. punkts būs iespējams ļoti negaidīts. Tas meitenes, kuras kādreiz, cik gadi pagāja 5, laikam 4 gadus atpakaļ, 5 laikam jau, apmeklēja manu pašapziņas stiprināšanas maratonu, zinu šo punktu, bet ja tu neesi bijusi tajā maratonā, tad iespējams tagad es tevi ļoti pārsteigšu. Jo 7. punkts būs par to, lai tualetes istabā labierīcības nolikt mazu vāzīti ar dzīviem ziediem, vai vienu ziediņu. Un vislabāk tā, lai tad, kad tu sēž tur, kur, parasti bez sēžam, tualetes istabā, labierīcības istabā, ka tavas acis redz to dzīvo ziediņu. Es negribu tagad gari skaidrot, kāpēc tas strādā un kā tas strādā. Es vienkārši pateikšu, kā pārbaudīt. Tas ļoti psihoemocionāli, smalki, efektīvi strādā un zemapziņas līmeni maina tavu attieksmi pret tavu ķermeni. Tā kā daudz neskaidrošu tagad šeit šajā video, vienkārši pamēģiniet. Un priecāšos, ja arī dodot pēc tam atpakaļ saiti, kā jums gāja ar šo. Ļoti svarīgi, lai ziedi ir dzīvi, mākslīgus lūdzu nelieciet. Un nav svarīgi viens ziediņš tagad pļāvā nopļauts, norauts vasarā vai veikala nopirkts, absolūti nav svarīgi. Bet galvenais, lai ir dzīvs ziediņš vai ziedu pušķis. 8. punkts. Un 8. punkts, manuprāt, viens no vissvarīgākajiem punktiem šajā sarakstā. Un tas skan tā. Uzklausīt sevi. Vai sniegt sev emocionālo atbalstu. Kā to praktiski izdarīt? Ļoti vienkārši. Es to daru tā. Ja es jūtu, ka manī sakrājas kaut kāda emocija, vai vienkārši sajūta, kaut kas nav kārtība, kaut kas traucē, kaut kas skaitina, bieži vien pat nevar saprast, kas notiek, kas par problēmu, bet es jūtu, kaut kas nav, prieka nav, kaut kā dzīves prieka nav. Bet kas nav, it kā viss ir labi, viss ir kārtība, bet kaut kas nav. Bet citreiz kaut kas ļoti, ļoti ir. Citreiz patiešām, problēma ir acīm redzama. Tad es sēžu, paņemu blociņu un rakstu. Un tā arī rakstu. Mīļā, pastāsti man, kas
tev uz sirds? Kas tevi satrauc? Un rakstu atbildi, kā tu zini, man slikts noskaņojums, man tā un tā un tā. Kas tieši tevi satrauc? Pastāsti man, es esmu šeit, lai tevi uzklausītu. Pastāsti man, kas ar tevi notiek. Vislabāk rakstīt blociņā ar pildspalvu, bet, ja gadījumā par rokai nav blociņš, arī piezīmes telefona var. Citas meitenes man stāsta, kā diktafona ierunā, ka labāk patīk ierunāt, nevis rakstīt. Man labāk patīk rakstīt. Jūs pamēģināt, kāda būs tā jūsu īsta metode. Jo es vienkārši arī zinu, tā kā daudz nodarbojos ar kvantu apziņas fiziku un kvantu psiholoģiju, un tieši rakstīšana ļoti labi izslēdz emocijas, palīdz sasniegt, kā kvantu fizikā to sauc par superpozīciju vai viļņu stāvokli, un tad no tā stāvokļa mēs varam atrast jaunu, svaigu risinājumu pat tai problēmai, kura šķiet vispār bez variantiem. Tāpēc es arī zinot šo, pateicoties tam, ka man ir tā zinātniska bāze apakšā par zemapziņu, par kvantu psiholoģiju, tāpēc es vēl zinu, kā tieši rakstīšana uz papīra ar pildspalvu ar zīmoli, tas jau vienalga galvenais, ka tā roka kustās rakstot, ir ļoti efektīva. Tā kā to es jums iesaku. Uzklausīt sevi. Un kāpēc vēl tas ir svarīgi? Šajā video par to nebija paredzēts runāt, bet tomēr nevaru šeit nepieminēt un neatgādināt jums par to, ka mums ir attiecību standarts un kā mūsu attiecības ar vīrieti, ar līdzcilvēkiem veidojās ne tā, kā mēs gribam, ne tā, kā mūsu kaprīzes, ne tā, kā tur vēl kaut kā, bet pēc mūsu iekšēji attiecību standartiem. Un tos iekšējus attiecību standartus veidojam mēs paši. Un par to pašu kritiku, iekšā, savā iekšējā dialoga. Es sevi kritizēju par to, kā tur kaut ko nepārāk labi daru, tur slikti izskatos, tur vēl kaut kas, kā citreiz meitenes tur saka, šausmas, cik slikti es šodien izskatos, ja? Vai tad tā nav kritika? Ir, protams, ir. Un vai tad tā ir konstruktīva kritika? Nē, tāpēc, kas ir konstruktīva kritika, ceru, ka tagad jau beidzot skaidrs, kas tas ir. Tāpēc nevienam neļausim sevi tagad konstruktīvi kritizēt, ja tā patiešām nav konstruktīva. Tātad, ja sieviete sevi iekšējā dialogā atļaujas kritizēt, tad burtiski viņi ir tāda kā zaļa gaisma uz pieres, un viņi ar to gaismu dod signālu visiem pārējiem. Mani drīkst kritizēt. Mani drīkst, lūdzu, jo es pati tā daru. Ja es pati tā daru ar sevi, tad arī citiem drīkst, tad arī pārējiem drīkst. Un nestrādā tā, kā es sevi kritizēju, a citiem nedrīkst. Citiem aizliegts. Un šeit atkal palīdz zinātne, kvantu sapīšanas līkums, par ko zinātnieki saņēma Nobela prēmiju, mums ļoti labi izskaidro, kāpēc tā strādā. Ja es kritizēju sevi, tad arī citi mani kritizē. Ja es izslēdzu paškritiku no savas dzīves, tad arī brīnumaina veidā arī citi vairāk mani nekritizē. Bet nekāda brīnuma šeit nav, tīra zinātne. Kvantu sapīšanas likums, tajā pašā mirklī, kad tu maini priekšstatu par sevi, tad, kad tu maini attieksmi pret sevi, pēc šī likuma
visapkārtēji pasaulē momentā, tajā pašā sekundē atsaucos jau uz jaunu tavu vibrāciju un uz jaunam tavam pārliecībām par sevi. Tāpēc, ja es sevi nekritizēju, tad arī citiem nedrīkst. Un nedrīkst, tas nenozīmē, ka man tagad jāstaigā un visiem jārāda nedrīkst. Tas notiek automātiski. Un arī runājot par šo 8. punktu uzklausīt sevi, tad, kad mana attiecību standarta pirmkārt ar sevi, tas ir normāli paņemt pretī savu negatīvu emociju, neignorēt sevi, neapslapēt to, kas ar mani notiek, nevis aiziet, iedzert vīna glāzi un izlikties, ka nekā nav, vai ieslēgt seriālu un pazust citu izdomātu personāžu dzīvē. Es paņēmu pildspalvu, paņēmu lapiņu un ieinteresējos ar sevi. Es sevi nepametu. Es esmu klātesošā ar sevi. Es ieinteresējos ar savām sajūtām. Tad, ja es tā daru, ja man ir tāds attiecību standarts, tad arī manas attiecības ar vīrieti. Viņš nekad nepamētīs mani ar manu kaut kādu sapīgo emociju, kaut kādu emocionālo burbuli, mazu vai lielu. Viņš nekad nepaies garām, noignorējot to, ka es esmu neapmierināta, skumīgā vai tā tālāk. Viņš nepamētīs mani ar manām emocijām. Viņš ieinteresēsies, viņš piedāvās palīdzību. Viņš būs klātesošs. Jo tāds ir mans attiecību standarts. Bet ja es ignorēju savas emocijas, ja es apslāpēju savas emocijas, tad arī viņam drīkst. Tad arī viņš drīkst tā rīkoties. Tāpēc šie punkti it kā ir par to, kā vairot mīlošo attieksmi pret sevi, bet īstenībā tās rezultāts, ko tas dod, tā liela loma, tā loma ir daudz lielāka, nevis tikai uzlabot pašapziņu. Tas atspoguļojās katra dzīves sfēra. Un pirmkārtām, protams, attiecības ar vistuvākajiem. Ok, to mēs noskaidrojam. Mums vēl ir 3 punkti priekšā. 9. punkts – cienīt savus sapņus un savas vēlmes. Kā man ļoti patīk piedāvāt tādu tā kā hipotēzi, un jau, protams, jūsu lēmums, vai to paņemt sev vai ne, bet man ļoti patīk tāda vīzija, kur rodas mūsu sapņi. Un mana vīzija, ka mūsu sapņi ir kā tādas sēkliņas, kurus Dievs iesēja mūsu prātos, un paralēli tam dot visus resursus, lai mēs varam realizējot savu ģenialitāti, savus talantus, savas dotības, piedzīvot šo sapņus. Un kā noteikti sapņus neizdomājam mēs paši, jo mēs nevaram izdomāt sapņus. Jo ar mūsu gudro prātu mēs nevaram izdomāt neko inovatīvu, neko to, ko mēs nebijam pieredzējuši, vai nu paši, vai nu redzējuši, kā to pieredz kāds cits. Pa televizoru, Instagramā, vēl kaut kur, bet bieži vien mūsu sapņi, ja tie ir tiešām mūsu sapņi, nevis tādi nozagti no citiem sapņiem, bet īstie mūsu sapņi, un klubā es arī stāstu par to, kā saprast, kāds ir tavs sapnis, un ko darīt, kā dzīvot tā, lai katrs sapnis ir reāls, jo katrs sapnis patiešām ir reāls, un ir savi arī momenti, kā to dabūt gatavu, un atkal, ka vienmēr man ļoti patīk paļauties uz zinātni šajā jautājumā. Tāpēc tas nav par fantazēšanu vai par ezotēriku. Tas ir ļoti pārbaudītas, zinātniski pierādītas lietas. Tāpēc cienīt savus sapņus,
cienīt savas vēlmes, jo pirmām kārtām sapņi un vēlmes ir mūsu vislielākais un vienīgais dzinējspēks. Tieši mūsu sapņi un mūsu vēlmes nosaka, kur mēs būsim rīt. Tieši, ja mēs gribam iepazīt kādu cilvēku pirmā randiņā vai savu vīru, ar ko sen nebijam tā dziļi sirsnīgi runājuši, jānoskaidro, kādi ir viņu sapņi. Kādi ir sapņi? Jo pateicoties tam, mēs varam saprast, kāda ir šī cilvēka nākotne. Protams, gādās tā, kā cilvēks, vīrietis, mīļoties, neprot sapņot. Nu kā neprot? Mēs visi protam sapņot, bet kaut kur dzīves gaitā tā spēja sapņot ir nozaudēta visādu apstākļu dēļ. Tāpēc tu, kā sieviete, vari viņu iedvesmot atkal sapņot, atkal gribēt, atkal savas ambīcijas atvesaļot. Ok, bet tas ir cits stāsts. Bet tagad mēs par to, ka lūdzu cieni savus sapņus. Nesen man bija tāda situācija ar vīru, mēs pastaigājāmies te pa mūsu rajonu. Un man vārda diena tieši tuvojās. Un viņš man pajautāja, nu, mīļā, ko tu gribi, vai tu esi izdomājusi sev, kādu tu gribi dāvanu vārda dienā. Un es teicu, ka es vēl tā neesmu izdomājusi, bet vispār man ir tur plāni, ko es gribu tuvākajā laikā realizēt. Jo mums ir jaunā dzīves vieta, te visu kaut ko gribas iekārtot, un ir vasarnīca, un tur visu kaut ko gribas labi iekārtot, un tad es tur sāku tā dāsni, čakli, uzskaitīt, ko tad es gribu. Un vīrs man teica, mīļa, tu tik daudz gribi. Un es teicu, jā, mīļais, patiešām es ļoti daudz gribu, un paskaties, pateicoties tam, ka es daudz gribu, mēs esam šeit, kur mēs esam. Un viņš teica, jā, tev taisnība. Tāpēc pateicoties maniem sapņiem, mēs un viņš esam šeit, kur mēs esam. Tāpēc, jā, atgādinu cienīt savus sapņus, savas vēlmes, savas vajadzības. Nākamais 10. punkts. Tas punkts 10. tā kā saskaņā ar to iepriekšējo punktu, ja šeit es gribu uzsvert to, ka cik ļoti svarīga ir sajūta, man patīk. Ka vajag arī šo savu sajūtu, ikdienas sajūtu, jo sapņi, tā ir mūsu iedvesma, tas ir mūsu motivators. Bet ja mēs runājam par mūsu sadzīvi, par ikdienu, par šodien, par mirkli tagad, šeit mums ir viens ļoti svarīgs orientieris. Vai mēs ejam savu ceļu, vai mēs esam tur, kur mēs esam. Vai tā ir mūsu īsta vieta, vai tā ir mūsu īsta vide. Un tā ir sajūta, man patīk. Man patīk. Tā ir ļoti svarīga sajūta. Jo absolūti katrai dzīvai būtnei ir sava ideālā vide, kur būt, kur dzīvot. Zivtiņai karpam ir sava vide, haizivim ir sava vide, meliņu krūmam ir sava vide, tam patīk tāda skaba augsne, un zemenem ir sava vide, priedītei ir sava vide, ozolam ir sava vide, pat odam ir sava vide. Un ir, kur odi nav. Man māca Berlīna dzīvo, un viņa saka, Anna, mums Berlīna vispār oda nav. Nekad viņa dzīvo pirmajā stāvā, logi vienmēr vaļā, un nekad nebija ielidojis neviens ots. Tā kā odiem Berlīna nepatīk. bet mēs zinām, ka ir vietas, kur odiem ļoti patīk. Tā kā katra dzīvai būtnei ir sava vide, sava vieta. Un vai tad jūs domājat, ka cilvēkam nav sava? Vai tad jūs domājat, ka Dievs ir radījis katrai dzīvei būtnei pat odama savu vidi, un cilvēkam ne? Un mums katram cilvēkam ir sava ideāla vide. Citiem patīk
pie priedēm, kā man. Tā ir mana ideālā vide. Ja es pa savu logu neredzu priedis, man slikti. Nesen mamma bija ciemos, un viņa, un es uzzināju pirmo reizi, starp citu, uzzināju, ka viņas ideālā vieta, kur viņa uzņem spēku, ir pļava. Viņa fano par pļavām. Citiem tā ir lielpilsētā, citiem tā ir maiņa mežā. Mēs esam ļoti dažādi, un katram patīk kaut kas cits. Un es biju satikusi cilvēkus, kuri teica, pie priedēm nekad mūžā pie priedēm. Pie priedēm priedes ļoti nepatīk. Katram ir sava ideālā vide. Un man patīk, tā ir tā sajūta, kas dod atpakaļsaiti, vai tu esi savā vietā, vai tu esi savā vidē. Jo katra dzīva būtne savā vietā, savā vidē plaukst, aug, vairojas. Un kā mēs redzam, ja kādam augam patīk augsnes skābums, patīk saules daudzums, patīk temperatūra, tad augs aug un ražo un priecīgs. Un ja augam nav piemērota vide, tad augs ņikjojās, sabojājās un nomirst. Tā arī mums cilvēkiem. Ja vide ir savējā, tad mēs augam, tad mēs priecīgi, tad mēs radoši. Bet ja vide ir sveša, ja mums tur slikti, tad mēs arī sabojājamies kā augi. Tāpēc man patīk, ir ļoti svarīga sajūta. Tā palīdz norientēties. Vai tu esi savā vietā, vai tu esi savā vidē, vai šajā vidē tu bojājies, piedodiet man par tādu salīdzinājumu, vai šajā vidē tu attīsties. Un noslēdzošais 11. punkts arī būs kaut kādā ziņā saistīts ar iepriekšējiem 2. Un iespējams šādu punktu jūs no manis nesagaidiet, bet es te esmu un to jums teikšu. Jo tā ir disciplīna. Un izskaidrošu, ko es domāju ar to disciplīnu. Tas ir par to, ka man patīk un man interesē ir dažādas lietas. Jo nevienmēr tur, kur skraida mūsu uzmanības fokus, kur ir interesanti, nevienmēr tas ir tas, kas man labi. Jo bieži vien interesanti spēlēt azartspēles, interesanti dzelteno presu lasīt, interesanti kaut kādas šausmu filmas skatīties, vai bojevikas skatīties, bet vai tas ir labi tev, vai tas ilgtermiņā dod tev kādu labumu. Par to ir vienkārši vērts aizdomāties. Un kā var to saprast? Tad, kad es runāju par man patīk to sajūtu, lai norientēties, vai tā ir tava vide, vai tā ir sveša vide, vai tu šeit bojājies, vai tu šeit attīsties, arī ļoti svarīgi paskatīties, ne vienkārši man patīk no sajūtas, ka man interesē, bet arī vai es sev patiku. Man patīk un vai es sev patiku. Nu, pieņemsim, man gribās apēst veselu kūku, vai es sev patikšu apēdot to kūku, vai es jutīšos labi, vai man būs labi. Ja? Tā kā noteikti atcerieties par šo aspektu. Un tad, kad es runāju par disciplīnu, es runāju par to, ka man patīk, vai man patīk, kur es ieguldu sevi, kur es ieguldu savu laiku, kur es ieguldu savu uzmanību. Ņemot vērā, ka viss, kur es novirzu savu uzmanības fokusu, aug, vairojas un kultivējies mūsu dzīvē. Un to mēs visi ar jums ļoti labi zinām. Nu tā, mīļās meitenes, paldies liels, un vīrieši, jā, arī kāds vīrietis skatījās to arī vērts zināt. Tā kā paldies par jūsu uzmanību, paldies, ka es vienmēr saku par drosmi to visu zināt. Nu, šīs vienas lekcijas ietveros
tik, cik paspēju pastāstīt, tik paspēju. Tāpēc, ja kāda tēma ieinteresēja un gribētu zināt vairāk, klubā pēc tēmkodiem, gandrīz vai katrai tēmai var atrast lielu lekciju. Un ja kāda lekcija nav, ja ir kādi jautājumi, tad klubā gaidīšu jūs jautājumus, nirsim iekšā, iedziļināsimies, visu saliksim pa plauktiņiem, tā, ka mums patīk. Samīļoju, sabučoju, līdz nākamajai reizei.